Sanāca? Vai arī hello! Oh, hello! Vienkārši galvā stāv Grinčā filmu, kur viņš savā tanī kalnā saka hello, un tad ir atbalsts daudz reizes. To laikam nevar panākt dzīvoklī. Bet jā, čau! Bet cik līdz jau var pateikt, ka tuvojas Ziemassvētki. Un ko tas nozīmē? Ballītē! Tāpēc šodien mēs ēdīsim šo make-up looku priekš Ziemassvētku ballītes. Ballītes, Ziemassvētku ballītes, jā. Un, ja jūs gribat kaut ko tādu izveidot, tad turpiniet skatīties. Un šoreiz likšu L'Oreal tonālā, jo šeit ir vienīgais, kas iet labi virsū tam Laura Mercier Tinted Moisturizer, vai kā, es nezinu. Oh my god. Ja šobrīd redzēt, kas te notiek. Girl. Vienkārši uzgāz visu savu virsū. Oh well. Ija, ko lai tagad dara? Kur lai tagad šito visu liek? Nekad nevajag aizmirst nokrāsot arī ausis, tāpēc, ka, vienkārši šis tonālais ir tā kā pilnīgi manā tonī. Bet nekad nevar zināt. Nē, bet vienkārši tāpēc, ka citreiz var redzēt to līniju šeit, kur ir bijis tonālais un kur ne. Un tā kā šitas ir riktīgi paklājāšais tonālais, tad var gadīties, ka redz vienkārši to līniju. Tā, man liekas, ka izstāsta super labi. Lai no tonālākas palika. Šitā nebija, laikam izgāzes visu ārā. Man ir viena lieta, kas man nepatīk ziemā. Man paliek sausi vaigi. Oh, well. Tā. Tālāk. Pūderīs! Nē, nav tālāk pūders. Tālāk ir concealers. Es izmantošu no Naked. Concealer ir. Un tieši jāuzmet tās pumpām vai šeit un šeit. Un superīgi vienkārši izskatās. Man vienkārši nevajag arī tik daudz konfekcēs droši vien. Bet man gāršā konfekts, man gāršā. Un tagad pūders. Šis ir vienkārši caurspīdīgais pūders bez krāsas, vienkārši lemats tonālais. Es tā kā apkārt visu dienu. Neiet pats, ko grib. Tagad brandzerīti. Šis ir hulas brandzerītis. Tas, ko es izmantoju vienmēr. To ieliekam laidiņos. Izstāst, kā man te būtu plaķis, bet nav. Ko?
highlighterīt tagad. Un ir jaunā paleta, nē, komplektiņš jauns. No Tāņas Burr. Un es izmantošu to highlighterīt. Izsaskan, kas vispār? Hello! Šā pirmā reize, ka es izmantoju to highlighterīt. Vispār neko neredzu. Nē, laikam ir. Kā jau vienmēr atsvāna bāzi. Un ķeramies klāt uz acīm. Es tā gribēju, lai man Gustavs atved šito te uzacu zīmolu navarīgs, bet viņš tur viņu arī vairs nevar atrast. Es nesaprotu, Latvijā arī viņa nav. Kur tad viņš ir? Jo šis bija vienkārši vislabākais. Brow Stylist Definer no L'Oreal. Un tad es izmantoju savu Max Factor Eyebrow Pencil in color Hazel krāsā. Vai nomaldīju vienkārši. Man īpaši nepatīk šis zīmols, jo es saku, man patīk tas L'Oreal zīmols. Un nekas nav cits labāks par viņu. Un tagad ķeramies klāt acīm. Šitā ir vienkārši man mīļākā daļa. Bet tas nav labāks kā uzlikt atsvērums. Tāpēc gribētu kaut ko izmantot no šitā jaunā komplektiņa. Tikai nezinu ko. Labi, tagad likšu no tartes. Gaišo vienkārši pāri visam plakstiņam. Tagad tajā vietā, kur rakstīju plakstiņš lokā, es likšu šito. Un tagad izmēģināsim Hot Chocolate Cream no Tāņas Burr paletes. Viņa ir super shimmery. Vēl vairāk spīdumi labāk. Šits vēl nav tuvu beigām. Tagad liksim zeltu, jo Ziemassvētkos vajag daudz zeltu. Vienkārši daudz zelta krāsu. Un to es ņemšu no Naked paletītes. Tikai šito. Loving it! Un atceramies, ka Ziemassvētkos nevar būt par daudz spīdumu. Liekam daudz. Tā. Tas arī ir done. Tad mums vajag nedaudz kaut ko tumšāku. Un es izmantošu Busted krāsu arī no Naked paletes. Kaut kā tā. Varbūt vēl kaut ko tumšāku. Lai iet.
Man liekas, kā cēnas ir done. Tagad ir grūtākā daļa, ko var nofilmēt tieši kamerā. Un šitas ir no Max Factor. Color Expert. Waterproof eyeliner. Es īstenībā šaubos, ka viņš ir waterproof, tāpēc nebija ievērojis, ka viņš ir waterproof. Oh well. Mums nekad nevar uzzīmēt. Es vienmēr skatos YouTube'ā video, kur tās meitenes liek savu to eyeliner un viņas var vienkārši tā zīmējot uzzīmēt, vai ne? Nu, man ir jānostiek plakstiņas, lai kaut ko varētu izdarīt. Man veci plakstiņi? Es nezinu. Es teicu, ka nesanāks tieši tāpat. Kāds ir, kad uzlaiž kropstoši, tad viss izstās maksimāli labi. And I'm almost done. Ir tikai atlikusi sarkanā lūpa krāsa. Šitā ir no Maka All Fired Up. Šodien nevar lūpu krāsu uzkrāt. I think I'm ready. Tu tikai jāizlaiž mati. Šitas visdrīzāk būs arī mans Ziemassvētku meikaps. Kas man ar tiem matiem? Kas tas tā ir? Ko tu dari? Es vēl joprojām nevaru saprast, kas man ar tiem matiem ir. Kas tas tāds ir? Oh well. Bet nu jā, tātad šits ir done. Vēl ir tikai jāuzvelk vissmukākā kleita. Un kurpes. Un jāiesmaržojās. Un var iet uz ballīti. Es gribu ballīti. Un jau pēc pāris dienām mājās ir Gustavs. Šodien neskaita, tātad pēc 2,5 dienām. Nevar teikt pēc 2 dienām, jo viņš būs vienkārši iebrauks dienas vidū Latvijā. Awesome! Un man liekas, tieši, ka jūs skatāties šo video, viņš ir tieši atbraucis. Ok, labi. Tad laikam arī viss. Es atkal skatījos augšā. Nu, es nevaru vienkārši. Labi, čau!